Labdien visiem, mani sauc Velta, un tā esmu nolēmusi nedaudz pamainīt savu video pasniegšanas formātu. Turpmāk es vairāk savus video veidošu kā vlogus. Tas nozīmē, ka es apmēram reizi 2 dienās filmēšu to, ko es esmu nodījusi, pastāstīšu par visiem saviem adīšanas darbiem, un pēc tam jau nedēļas beigās montēšu visu kopā, un tas būs kā viens video, kurš sastāvēs no vairākiem tādiem fragmentiem. Manuprāt, tas saucās vlogi, bet principā nav svarīgi, kā saucās, bet esmu nolēmusi tādā formātā veidot savus video. Un tā šodien ir 22. augusts, ceturtdiena, un parādīšu tagad, ko tad es esmu nodījis par šīm dienām kopš iepriekšējā video. Ir laikam 5 dienas pagājušas. Un tā iepriekšējā video es jau rādīju, ka sāku adīt cepuri. Toreiz, manuprāt, bija nodīti kādi 2 centimetri. Par šīm dienām esmu noadījusi apmēram pusi no cepuris augstuma. Bet tā jau nebija, ka es adīju tikai šo te cepuri un vairāk neko. Bet, labi, visu pēc kārtas. Un tā, adot šo te cepuri, es atcerējos, ka man dēls palūdza, lai es viņam noadu cepuri melnā krāsā uz šo te rudens ziemas sezonu. Es viņam arī pagājušajā gadā adīju cepuri ar atloku, un es atcerējos, ka dēls pagājušo gadu visu laiku šo te atloku nolocīja tā 2 reizes, lai cepuri būtu īsāka. Tātad viņš gribēja šo te moderno variantu, kā jaunieši daudz tagad nesā, tā, ka cepuri nenosedz ausis. Man šis modelis vienmēr bija licies tāds ļoti nepraktisks, un es neadīju tādas cepuris, taču šogad nolēmu, kāpēc man vienreiz nepamēģināt un neuzadīt cepuri, šo te moderno cepuri, īso variantu, tā sakot cepuris. Un domāt ir viens, bet, ko tur daudz domāt, ir jāsāk vienkārši adīt. Un pārskatīju mājās visus savus dziju krājumus, un dziju melnā krāsā neatradu. Bija man dzija melnā krāsā, bet tā bija Alizē Super Angora reāli 40, tā no kā es adu šīs cepures, un tā ir tāda cepura vairāk manā skatījumā tādām sieviešu cepurēm. Man gribējās kaut ko tādu, lai dzija būtu tāda, nedaudz tāda stingrāka, labāk turētu formu. Un tā atradu mājās šādu dziju, Alizē Super Lana Klasika, dzijas sastāvā vilna un akrils, un sāku adīt no šīs te haki krāsas dzijas, ar tādu domu, ka šī cepura būs vairāk tā kā tāds paraugs, jo tādu modeli adu pirmo reizi. Noadīju cepurei atloka daļu. Jā, šeit ap citu pirmo reizi adīju cepuri ar fiksēto atloku. Kādā no turpmākiem video parādīšu, kā es to adīju. Un tā šodien biju Rīgā, centrā, un dziju veikalā nopirku tātad šo pašu dziju, tikai pelēkā krāsā un melnā krāsā, un atbraucu mājās, un tūlīt pat sāku adīt cepuri melnā krāsā. Tas arī ir viss, ko es par šīm te pāris dienām esmu noadījusi. Es domāju, ka nemaz nav tik slikts rezultāts. 3 cepuris, no kurām neviena vēl nav pabeigta, bet apmēram pusi es esmu noadījusi. Labdien visiem! Šodien ir 24. augusts, sestdiena, un tā esmu pabeigusi adīt melno cepuri. Otra cepuri, kuru adu jau haki krāsā, esmu sākusi adīt šo te noraukumu daļu. Viss valdziņi jau ir pārlikt uz zeķu adatām, jo tā ir vieglāk adīt šo te noraukumu daļu. Un tā melnā cepure ir adīta izmēram galas apkārtmēram 57-58, tad šī te cepure ir šaurāk, ja tā salīdzinām, uzliekam cepuri vienu uz otru, tad apmēram par kādu centimetru ir šaurāka. Un tā melno cepuri pielaikojāma, izskatās ļoti labi, taču šis te modelis prasās nedaudz tomēr īsāku. Ja mēs tagad nomērīsim, no šī te centra, no vidus daļas, tad cepuris garums būs apmēram 18,5 centimetri. Prasās apmēram kādu centimetru vai pat pusotru īsāku cepuri. Un tāpēc nāksies man cepurei ārdīt šo te noraukumu daļu.
un pēc tam vēl kādas 7 kārtas pārdīt nosta, un tad uzņemt valdziņas par jaunu un adīt jau par jaunu atkal šo te noraukumu daļu. Nu, nekas pirmo reizi ādīt tādu modeli, tāpēc nekas tur tāds traģisks nav, ka nāksies ārdīt. Jā, man ļoti iepatikās adīt no šīs te dzijas cepures, jo izskatās, valnīša, es tādu viens labiski, viens kreiliski, jā, izskatās pilnīgi nevis tā kā ar rokām adīts, bet tā kā mašīna adījums, ļoti tāds akurāts izskatās adījums, tiešām ļoti, ļoti man patīka. Esmu pat pārsteigta, ka iepatikās adīt šādu modeli, jo agrāk bija pretiniec tādām īsām cepurēm, bet nekad nesaka nekad. Jā, pirms adīšanas es paskatījos arī internetā, protams, modeļus vēl, kā izskatās šīs te cepures. Paskatījos arī, gribēju saprast, kā tad pareizi saucās šīs te cepures, tāds īsais variants. Ja tulko no angļu valodas, tad sanāk docker cepure, bet varam saukt arī mini cepure. Nav jau tik būtiski, kā šo cepuri nosauca. Jā, internetā bija arī daudz varianti tieši sievietēm, šādas te mazas mini cepurītes. Ļoti skaisti izskatījās, starp citu rozā un fuksija krāsā. Es domāju, ka es arī adīšu ne tikai melnā krāsā, bet arī kaut ko krāsaināku gribās uzadīt. Jā, cepures svars ir 60 grami. Un paskatiet, cik daudz palika vēl melnā dzija pāri. Un ja es vēl šeit noārdīšu dažas kārtas nost, tad būs apmēram kādi 58 grami cepures svars. Un šeit jau var jau kombinēt. Piemēram, šeit arī paliks pāri dzija, un tad jau no šīm 2 dzijām var atloku nodīt vienā krāsā un otru daļu jau šajā hakī krāsā, vai melno dziju var sakombinēt ar šo te pelēko dziju. Tā kā principā sanāk tāda, lēta cepure, jā, jo šī te dzija Superlana klasika, cik tad maksā, ja nemaldos 3 eiro, maksāja 100 grami. Jā, sanāk tāda lēta cepure uzadīte. Pabeigšu adīt es tagad šo te hakī krāsu cepuri, un tad abas cepures būs jāizmazgā, jāpiešuj birka, un cepures būs tad gatavs. Labdien visiem! Šodien ir 27. augusts, otrdiena, un tā abas cepures ir nodītas, abas cepures ir izmazgātas, un abām cepurēm piešuva arī birkas. Šai hakī krāsas cepurei ir tādā bežīgā krāsā birka, un melnie cepurei birkai ir gaiši pelēkā krāsā. Melno cepuru arī jau pielaikojam, lai gan cepuru adīja savam dēlam, pielaikoja vīrs, jo dēla nebija mājās, un manuprāt, cepura izskatās ļoti labi. Tagad ir arī vajadzīgais garums. Garums tagad ir apmēram 16,5 vai 17 centimetri. Jā, ar abiem darbiem esmu ļoti apmierināta. Jā, melnā cepura tātad izmērs 57, 58, tad šī te hakī krāsas cepura, grūti pateikt. Ir jāmeklē kāds modelis, kuram varētu pielaikot, un tad tā precīzāk varēs pateikt, kāds izmērs tas ir. Sāku adīt vēl vienu cepuri no dzijas Alizē Angora Real 40, atvainojos, noregulēšu. Un tā sāku adīt vēl vienu cepuri. Biju plānojusi savienot abas dzijas kopā, šo te balto un gaiši rozā, un gribēju tādu melanžētu dziju, lai būtu. Savienoju abas dzijas, sāku adīt, nodīju apmēram kādus 4 centimetrus un sapratu, ka nepārāk labi izskatās. Izskatījās tāds lēts adījums. Tāpēc izārdīju un nolēmu adīt no šīs te rozā krāsas dzijas atloku šajā rozā krāsā, un pēc tam būs strīpas ar baltās krāsas dziju. Adu 2 valdziņi labiski, 2 valdziņi kreiliski, adats numur 4. Jā, dzija ir 2 kārtās salikta. Šeit ir tikai vienkārši jāda. Šeit ir 96 valdziņi mana. Tas būs izmērs 55, 56. Un sāku adīt vēl vienu cepuri.
tieši tādu pašu kā šī te melnā cepure, tieši tādu pašu izmēru, tikai no šīs gaiši pelēkās dzijas, jo adu un vienlaicīgi uzņemu ekspresu meistarklasi, kā adīt šādu cepuri. Nu, šis būs diezgan tāds ilgs process, jo es adu un vienlaicīgi uzņemu meistarklasi divās valodās, latviešu un krievu valodā, jo man ir divi kanāli, gan latviešu, gan krievu valodā. Un, protams, adīt un vienlaicīgi filmēt, tas nav tik viegli, jo visu laiku ir jādomā, kurā brīdī ir jāpieslēdz un jāsāka filmēt, tā kā šis būs tāds nedaudz garāks process. Un arī pabeidzu adīt šo te cepuri, kuru es parādīju pašā vloga sākumā. Arī izmazgāju un piešu birku. Šī cepuri ir arī adīti divi labiski, divi krēliski, un noraukums cepurei ir pašās beidzamajās kārtās, kad valdziņus tā sādām kopā. Nu, principā vienkārši cepuri, nekas īpašs, bet, tādas cepuras arī ir vajadzīgas. Nu, tāds bija šodien mans stāsts. Tāds bija šis vlogs, jāsaka, jo vairāk es arī neko nefilmēšu. Pašā nobeigumā tikai vēlējos jūs uzaicināt noskatīties cepuru modeļus, šīs te mini cepures vai docker cepures. Internetā atradu fotogrāfijas, kā šīs cepures izskatās, arī gan vīriešiem, gan sievietēm. Aicinu jūs noskatīties, un tad jau vadīsim arī cepures kopā. Un tā patīkam jums skatīšanos.